sēdos un tālāk. Kameru uzliku, skaņi ierakstās un tālāk. Tālāk man apstājās. Es eksperimentēju, ka man no momenta uz momentu es zināšu, ko darīt. Es nezināju, ko es teikšu, rakstot šo video. Es to nezināju, bet es gribēju pastīties, vai es varu izdarīt tā, ka es nezinu, ko es runāšu. Jo jebkurā gadījumā līdz šim brīdim es plānoju, domāju vārdus, kurus es varētu teikt. Kā es varētu teikt, kā es varētu uzsākt šo video, lai kaut ko teiktu. Un tā tālāk. Bet beigās es uzsāku tādā veidā, kā es nebiju pat domājis. Un šeit es apstāšos tagad. Interesanti ir tas, ka vienīgais moments, kas ir šis moments. Vienīgais moments, kas vienmēr ir bijis, ir šis moments. Šajā momentā es vienmēr esmu bijis. Šajā momentā es vienmēr būšu. Jo šis moments ir vienīgais moments. Un pārējie momenti jau nav bijuši. Viņi nekad nav bijuši. Vienmēr ir šis moments. No momenta uz momentu ir vienīgais moments. Tas ir tas pats moments, tikai no viena cita skata. Tas ir tas pats moments, tikai no cita skatījuma. Šis pats moments, tikai no cita skatījuma. Un tādēļ, ka es mainu skatījumus, es skatos vienu to pašu lietu, tikai no dažādiem skatiem, man rodas tā ilūzija, ka kaut kas notiek, ka kaut kas mainās, ka kaut kas ir pagātnē un kaut kas vēl tikai būs. Bet te ir tikai šis moments. Un es cik pa laikam ejot pa ielu, dienu, vienalga kā sanāk, es mēdzu sev atkārtot seju. Šis ir vienīgais moments. Šis ir vienīgais moments. Šajā momentā ir viss, kas man nepieciešams. Šajā momentā ir viss, kas man ir nepieciešams, lai es darītu to, ko es gribu. Lai es varētu spēlēties tā, kā es gribu. Darīt ir patīkamāk aizstāt darīšanu ar spēlēšanos. Spēlēšanās ir vieglāks vārds. Neuzspiestāks, ka man jāiet un jādara tā, ka darīšana jau ir kaut kas smagāks. Vismaz enerģētiski skatoties, kā es skatos tiem diviem vārdiem. Tāpēc efektīvāk būtu, ja es izmantošu vārdu spēlēšanos, jo tas būs tuvāk tam, kā es gribu. Spēlēties, izklaidēties, spēlēšanās. Es laiku spēlējos pats ar sevi. Lai nu kā, šis moments ir vienīgais moments. Es esmu šajā momentā, un šis ir vienīgais moments. Ko es vēlos darīt šajā momentā? Nedomāju par citiem momentiem, kas varētu būt. Nedomājot par nākotni, nedomājot par pagātni, jo visi tie tiek radīti no šī momenta. Pagātni tiek veidot no šī momenta, ko es uzskatu par to, kas ir bijis, ir manās atmiņās, un mans atmiņas tiek radīts šajā momentā. Šis atmiņas glabājas šeit, tagad viņas neglabājas galvā, bet labi ir ilūzija par to, ka viņas ir, ka tā pagātne tiek veidot no šī momenta. Tas nozīmē, ka no momenta uz momentu man ir cita pagātne, bet es nezinu iepriekšējo pagātni, kas ir, es zinu tikai to, kas ir tagad, un šķietam tā nekad nav mainījusies. Bet saprotat to, ka ir vienmēr šis moments vienmēr ir, un vienmēr būs. Es sāku saskatīt to, ka pagātne nav, un nākotne nav. Viss ir šeit un tagad, un jo vairāk es to redzu, var saskatīt, cik es viņu varu saskatīt ilūzijās, kas joprojām caur prātu. To konceptu radot vienalga, viņi rada konceptu, kaut kādu ilūziju par to, kas tas ir, kas nekas nav. Jo vairāk un vairāk es spēju to saskatīt, jo vieglāk un vieglāk kļūst. Jo mazāk un mazāk uzskatu paliek, jo mazāk un mazāk koncepti ir par to, kā jābūt. Kas jādara, kas nav jādara. Lai kaut ko iegūtu, kāpēc man tas un tas un tas ir jādara. Ja es vēlos to, tad man tas un tas un tas ir jādara. Bet atgriežoties pie šī momenta, šis vienīgais moments, kas ir, saprotu, ka nekas cits man nav jādara. Man nekas nav ko darīt. Viss, ko es varu darīt, ir spēlēties. Spēlēties ar to, kas jau ir.
ar saviem pirkstiem spēlēties. Es nesaprotu, kā es viņus esmu radījis. Es nesaprotu struktūru, kā viņi uzbūvēt. Bet es varu paspēlēties ar viņiem. Man pat nav jāzina, kā viņi var būt. Kaut vai viņi ir ilūzija, kā tā ilūzija var būt. Tas man neliedz iespēju paspēlēties ar viņiem. Viņi vienkārši ir. Un vienmēr būs. Šajā momentā, kur viņi ir, viņi vienmēr būs. Es nevaru izmainīt momentu. Kaut vai šķietam pagātnes moments vai nākotnes moments. Šis moments ir, un es neko ar viņu nevaru izdarīt. Kad es tiekšos un mainīšu kaut ko, nogriezīšu pirkstu, tas jau būs cits moments. Tas jau būs kaut kas cits. Bet šito momentu nevar mainīt. Šo momentu, kurā es esmu tagad, es nevaru izmainīt. Es varu tikai izbaudīt, pieredzēt. Jo garāk un garāk es runāju, jo sarežģītāk un sarežģītāk šķiet. Un tāpēc atgriežamies atpakaļ pie momenta. Šī vienīgā momenta. Šajā vienīgā momentā es sēžu šeit. Šajā vienīgā momentā es runāju šādi. Šajā vienīgā momentā es esmu izvēlējies izmantot šādus vārdus. Es esmu izvēlējies izveidot šo situāciju šādu. Izvēlos turēt rokas šādi. Kaut es viņus varu turēt arī šādi, bet es izvēlos turēt šādi. Kaut vai es šķietam esmu šajā momentā un šķietam ir kaut kādas izmaiņas. Tas ir tas pats moments. Tas laika mainās. Mainās, šķietam mainās, bet tas ir. Es esmu samazinājis savu skatījumu. Tas ir kā fotogrāfija. Ir fotogrāfija, un katra fotogrāfija sastāv no punktiņiem, ceļšķi uz ekrāna skatās, no pikselīšiem, punktiņiem, gaismiņām, miljoniem gaismiņas, viena fotogrāfija. Un tad tā viena fotogrāfija, viss viens moments, kas uz tās fotogrāfijas ir, tas viens moments, tur nekas nekustās. Bet, ja tu paņem savu skatījumu, nomaini tikai uz vienu punktiņu, un tad sāc staigāt pa tiem punktiņiem dažādos veidos, tu sāc radīt ilūziju par to, ka kaut kas tur kustās, kaut kas tur mainās. Bet tas joprojām viens tas pats moments, tāpat viena fotogrāfija. Tikai izvēlies skatīties, es izvēlos skatīties uz vienu to punktiņu vienlaicīgi. Fokus novirs tikai uz to punktiņu, un tad klēgājas ar tiem punktiņiem. Un šķietam rada ilūziju par kustību, kaut kas mainās, laiks, pagātni, nākotni. Bet viss ir tajā fotogrāfijā. Tas viens moments ir tā fotogrāfija. Protams, tā ir tikai metafora, analoģija. Tādas fotogrāfijas ir daudz, un visas tomēr vienlaicīgi. Un atkal atgriežamies pie šī momenta. Un šis moments ir vienīgais moments. Un jo vairāk spēju nofokusēt sevi, tā teikt, vajag neinteresanti vārdi, nofokusēt sev šajā momentā, pēc iespējas mazāk un mazāk veidot piesaist uz pagātni un nākotni, pēc iespējas mazāk un mazāk radīt pagātni un nākotni, jo brīvāks un brīvāks es esmu, jo plūstošāks un plūstošāks es esmu. Un izklausās, ka es jau to esmu teicis. Dežu, vai arī nē. Šis moments ir vienīgais moments. Un atgriežos atkal pie šī momenta. Bet nekas cits nav kā šis moments. Es nevaru aizbēgt no šī momenta, jo šis moments ir šis vienīgais moments. Lai kā es censtos, es no viņa neaizbēgšu. Lai ko es darītu, es no viņa neaizbēgšu. Lai ko es darītu, es viņu neizmainīšu. Viņš ir. Viņš vienkārši ir. Eksistē, un visu, ko es varu darīt, ir skatīties uz viņu. Kā viņš ir izpaudies šajā momentā. Šī viena unikālā krāsiņa visā fotogrāfijā. Šie vienīgā krāsiņa. Vienā fotogrāfijā. Un tad es skatos sev vēl ekrānā. Kas es rada atspoguļojumu par šo pašu momentu. Pa brīdi, tad, kad es esmu aizdomājies par daudz, satraucies par nākotni kaut ko par daudz, kaut ko sakals galvā arī tik daudz, tad es šo izmantoju, tāpēc pārvietojoties pa ielu, sev mēdz to pateikt.
šis moments, šis vienīgais moments, un tas man iesūt atpakaļ šajā momentā. Lai gan es nekur nevaru aizbēgt, bet, es esmu atpakaļ šajā momentā, un tad man stress pazūd. Nelielais satraukums, kas rodas, pazūd. Un viss ir kārtībā. Un es varu turpināt iet, turpināt skatīties, kā putniņš šķivina, kā balodīts kaut kā nabā. Kā cilvēki pārvietojās ar savu troksni galvā. Tā es varu redzēt to, kas notiek šajā momentā. Bet kā es domāju par citiem momentiem, kas vēl nav pienākuši, vai par citiem momentiem, kas ir bijuši, es neredzu to momentu, kas ir tagad. Jo es uz viņu neskatos. Es esmu nofokusējies uz citu, kas nav tagad. Baigi sarežģīti izklausās. Bet nav. Viss ir vienkārši. Prāts tik nevēlas, tik vienkārši. Bet tad sanāk, man tik daudz lietas, kas ir radītas, ir nevajadzīgas. Bet es viņas taču radīju. Un tas ir piesaists radījušās pie lietām, pie domām, pie projekcijām, uzskatiem. Uzskats par to, kas es esmu. Tā ir piesaist. Kas no momentu uz momentu mainās. Un to es pat... Un tad kamera izdomā pārtraukt rakstīt. Kas radīja jaunu momentu. Momentu, kur es nevarēju paredzēt. Un tad es esmu atpakaļ šajā momentā. Pateikt, ka šis ir vienīgais moments. Un 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 tā tālāk. Un tā joprojām. Un šādi šī pieredze man dod apstiprinājumu tam, ka jebkurā momentā man ir viss nepieciešamais. Kas man būs? Kas man būs? Kas man ir nepieciešams, kas man ir nepieciešams, nevis būs nepieciešams. Līdz ar to es sāku rakstīt, un man bija ko teikt. Kaut vai es nezināju, ko es teikšu un kā es teikšu, un vai es vispār teikšu. Bet man pietika ar to, ka es gribēju uztaisīt video, kurš vēl jāuploado, cuttings, skaņa jāpieliek klāt. Bet tas ir citi momenti, un to es skatīšos tālāk. Var gadīties, ka šis video pat netiek uploadāts. Bet ar šo pietiek, lai iegūt papildus apstiprinājumu, ka tā notiek, viss kārtībā, viss plūst, viss notiek. No momentu uz momentu ir viss nepieciešama informācija. No momentu uz momentu es zinu to, kas man jāzina, lai darītu to, ko es gribu, lai spēlētos tā, kā es gribu. No momentu uz momentu tas plūst, es plūstu, no momentu uz momentu. Un katrā momentā es zinu, katrā momentā es saprotu. To, kas man jāsaprot, es zinu to, kas man ir jāzina. Man ir tas, kas man ir, un vispārējais nav svarīgi. No momentu uz momentu, no momentu uz momentu. Bye!